Sveiki visiem, mēs esam mediatori un šodien es pastāstīšu par Vecumnieku sarkano skolu un par Čigānkalnu. Kā jau pirmajā video sākumā es pastāstīšu par šīs vietas vēsturi un tikai tad par apkārtni. Mediatori ķeras pie darba. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast lukas paslēpts gadām, doties līdzi laika radām. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast lukas paslēpts gadām, doties līdzi laika radām. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Mediatori, mediatori, seko jaunumiem, visiem vecumiem. Ja tu gribi vairāk zināt, dažas mīklas atrisināt, atrast lukas paslēpts gadām, doties līdzi laika radām. Mediatori te rādīs, jaunas lietas reizēm stāstīs, redzēsi, ko neredzēji, dzirdēsi, ko nedzirdēji. Sarkanā skola celta no 1887. līdz 89. gadam, un jau pirmajā gadā viņai bija 110 skolēni. Tas ir, manuprāt, labs sākums Vecmuižas pamatskolai, kā to senāk sauca. Lūk, šeit arī piemineklis Andrejam Spekem un viņa dēlam Arnoldam, jo Andrejs Speke vadīja šīs ēkas celtniecību. Un Arnolds Speke līdz 1900. gadam te dzīvoja, kurš bija arī Latvijas vēstnieks, diplomāts un vēstnieks. No 1945. līdz pat 75. gadam šeit atradās Vecumnieku vidusskola, kur mācījās dažādas klases līdz pat 1993. gadam, kad šīs skolas mācību telpas tika atzītas par nepiemērotām mācībām. Tagad šeit ir daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, vai kā man patīk saukt viņu par DSPC. Tagad par to, kas šeit atrodas. Ir, protams, VSPC, kur notiek dažādas meistarklases un pasākumi. Šeit ir arī stāvlaukums, kurā senāk notika sporta nodarbības. Un tad tur arī tika spēlēts viens sporta veids, kurš ir sens un, diemžēl, jāsaka arī aizmirsts, bet par to es stāstīšu citā video. Šis ir Čigānkalns. Te pa vasaru ir riteņu trases, un tur tālāk no bērnu dārza bērni, kad iet pārgājienos, viņi parasti tur aiziet, un tur ir tās pakalniņš, tāda trasīta, teiksim tā, pa kuru viņi visu laiku var skraidīt. Te ir maziņš pakalniņš, kur bērni parasti ziemā brauc ar slēpēm, ragavām un tam līdzīgām lietām. Kamēr vasarā te ir vecākiem soliņi, kur apsēsties un pasēdēt, kamēr bērni šūpojas uz šūpolēm vai spēlēs mūzikas instrumentus. Kamēr tas viss ir tieši blakām Vecumnieku sarkanai skolai. Tas arī viss šodienas video. Atcerieties piesakot visiem Mediatori LV kanāliem un tiksimies nākamajā video.